Esiet sveicināti Česā, laiks otrajai sērijai, otrajai cīņai, un vēl nezinu kam, un atkal random oponents, kurš noteikti sados man pat dibenu. Jo es esmu galīgi aizmirsis, kā arī jāspēlē šāks. Bet nu to redzēsim. Un mēs spēlēsim pret Jaseru. Džeizeru. Mums ir 2 minūtes laika, un mēs esam Baltija. Tas ir labi, man patīk sākt. Klasiskais sākuma gājiens. E2, E4. Klasisks pretgājiens. Iesim laidnīt uz E4. Mēģināsim spiest uz šo punktu. Nu jā, tagad droši vien, ja kāds gribēs man dzīvē spēlēt, viņš zinās, ka tā ir man ļoti klasiska stratēģija spiest uz šo punktu. Izskaidrot jums kāpēc. Tāpēc, ka ja jūs tiekat šeit līdz šim punktam ar zirdziņu, viņi joprojām sargā laidnis, jūs dabūsit vai nu dāmu, vai nu torni. Nu, ja viņi nebūs izkustējušies, bet līdz ar to tas ir so OP trades, jo skaidās, ka tornis ir kā, nu, tā kā vērtības ziņā kā 2 laidņi, vai laidnis un zirdziņš, vai 2 zirdziņi. Nu, dāma tas ir even more OP, jo dāma ir kā 2 torņi. Vai tornis un laidnis, to gan precīzi neatceros. Bet, kurā gadījumā, tas ir very OP. Treidosim un tad skatīsimies, kā rīkoties tā. Tā. Tad ir jādomā. Strat change. Mainīsim stratus. Viņš paiet šādi. Nu jā, viņš nojauta manu stratu. Un tādējādi viņš izbojā arī manu veco stratu, tāpēc uztaisīsim rokādīti. Tā teikt, drošībai. Drošībai uztaisīsim rokādīti. Tā. Es īsti negribu treidot laidni, jā. Iziesim ar otru zirdziņu. Tā teikt, lai tornis lēnām kļūst brīvs. Ja mūsu tornis pēdām ir ieslodzīts, ja viņš veic kādu viltīgu gājienu un spēja apdraudēt torni, piemēram, ar šeit, tad mums ir vāks. Un tagad mūsu zirdziņš ir ieslodzīts. Un arī mūsu laidnis. Mums pretī ir viltīgs spēlētājs. Viņš spēja paredzēt visas manas idejas. Vajag izlaist brīvībā laidni. Un tad mums visas decent figūras būs brīvībā. Pārbaudīsim viņu modrību. Ak, tu reko. Viņš ir modrs. Viņš ir pat ļoti modrs. Viņš ir modrāks par mani. Jāsaka, kā ir. Man nav īsti laba alternatīvā. Nu labi. Patiesībā ir gan man alternatīvs gājiens. Tomēr līdz galam modrs viņš nebija. Modrības pārbauda turpinās. Nu, labi. If you wanna trade, then trade. Es dabūju tavu laidni zirdziņu. Tu dabūji tikai manu laidni. So? Paidā, es esmu vinneris šajā situācijā. Actually, es tad padomāšu, es nevaru kaut kā visu maču jau vinnēt. Actually, yes. Šāks. Viņš aizsadz ar laidni. Nu, jā. Kā saka, decent. Paiesim uz priekšu ar torni. Kā saka, es gribu mēģināt viņu nospiest. Vai man tas izdosies, tas ir labs jautājums. Droši vien, ka ne. Es gribu viņu čārdžot. Viņš man piedāvā treidot. Tā, pagad man torni. Tā. Dāma man ir aizsargāta. Tornis man tagad arī ir aizsargāts. Ja viņš grib, lai viņš treido šādi. Viņš treido. Well done. You will lose now, bro. Jo
Man it kā ir ļoti līdzīga situācija. Divi torņi abiem, viņam ir laidnis un zirgs, man ir abi zirgi. Man ir 7 bandinieki, viņam arī ir 7 bandinieki. Viņš uztaisīja rokādi. Nu, lieliski! Un šajā pašā mirklī es arī iegūstu pārsvaru. Tieši tāpēc es arī atļauju viņam treidot, bet netreidoju pats. Jo es būtu treidojis pats, es neko no šī nebūtu iegūs. Tagad, kad es treidoju pats, nevis es treidoju, bet es piespiedu, tā kā liku viņam izvēlēties treidot vai nē, es varu, kā saka, sākt tīrīt nost viņu bandiniekus. Un tīrot nost viņu bandiniekus, es iegūstu advantage. Šobrīd ir tā, kad... Aha, viņš piedāvā man atkal treidot. Vai es šoreiz gribu treidot? Es pārbaudīšu viņu modrību. Netreidošu, atgriezīšos sākotnējā pozīcijā. Es gribu pārbaudīt, vai viņš ir braindead vai nav. Nu, ziniet, ka... Labi, nevis vai braindead, bet viņš ir uzmanīgs. Jo vien jau savā ziņā neuzmanības kļūdu viņš ir pieļāvis. Acīm redzot nav, es cerēju, ka viņš ir neuzmanīgs un izdomās, te nekas viņu neaizsargās, viņu nokauš, bet nē, viņi tur sargā zirdziņš. Un tagad jāsāk iet uz priekšu saviem bandiniekiem. Tā teikt, jāmēģina uzlabot pozīcijas. Tā. Ko varētu draudēt šis gājiens? Šis gājiens varētu draudēt ar uzbrukumu manam tornim vai arī vienkārši man bandinieku nokaušanu. Tā. Kāds būtu izdevīgākais gājiens šādā situācijā? Izdevīgākais gājiens šādā situācijā būtu šāds. Nē, šāds nē. Šāds nē, jo zaudēju figūru. Tā. Es domāju, ka pietiekami izdevīgs gājiens ir šāds. Ja es zaudēju bandinieku, tad es uzreiz viņu atgūstu. Viņš uzbruk tomēr tornim. Šim te augšējiem. Ja nu gadījumā jūs nesapratāt. Un tāpēc es pārvietošu viņu šeit. Tā tik dzīšu prom viņa zirdziņu. Un mēģināšu viņu piespiest pie sienas. Jā, pašlaik viņa zirdziņš ir aizsargāts, bet man attiecībos tur plāni. Aha. Tad viņš tik izmisīgi mēģina mani piespiest treidot. Vai arī viņš grib iegūt šo līniju. Nu, veci, caur šo līniju tu man šahu matu neuztaisīs, jo man ir aizsargāta šita vieta. Viņš piegāja ar karalu tuvāk. Es viņam kaut ko dodu? It's actually viņam kaut ko dod. Tā. Nu, es iedziņu, viņš neko diži neizdarīs. Tā, tur nekāda apdraudējuma nav, tur nav. Es viņu bez vēl vienu bandinieku. Un tagad jau viņas zirdziņš nav aizsargāts. Viņam ar viņu ir jāiet prom. Ja viņš ar viņu neiet prom, es viņu nokauju. Tāds bija plāns. Viņš ir jāiziet. Viņš apdraud manu torni. Kas nav labi. Kas saka, neparedzēta apstākļi. Teicis, paiešu uz augšu. Un mēs uzvarējām, jo mūsu oponents diskonektējās. Nu, pamēģināsim vēlreiz. Spēlēsim pret Gest 1-1-2-2 un tā tālāk. Un atkal mēs esam Baltija un atkal mēs sākam ar klasisko 2-4 gājienu. Izglītības attīstībai. Viņš domā ļoti ilgi. Viņš savu pirmo gājienu domā ļoti ilgi. Pirmo gājienu tomēr parasti izdomā diezgan ātri. Viņš spēlē citādāk. Es zinu, ka es kādreiz esmu redzējis šo gājienu. Un vai tik tas nav domāts saucamais bērnu mats?
Tad es, kā saka, uzņemšos risku un mēģināšu spēlēt savu klasisko stilu. Kur tik tu skatās manu video zinās, un man viņš nedarbosies, man būs jāizdomā kāds jauns klasiskais stils, kurus nelietošu nekad šeit. Aha, viņš atbrīvo ceļus dāmai, pagalvoju, man tas ir bīstami, tā, pagatā. Nu tas... Tas iznīcina manas iespējas uz manu klasisko kombināciju. Līdz ar to man tas nav izdevīgi. Spēsim mazliet citādāk. Jā, it kā šis gājiens ir tāds pats kā parasti, bet tālākais būs citādāks. Es ļoti ceru, ka viņš pieļaus tagad klasisku iesācēju kļūdu. Šis nav īstas gājiens, kur es cerēju, ka viņš veiks. Tagad mēs atbrīvosim, jo man ir doma apdraudēt viņu dāmu, ejot ar šo līniju. Tad teikt, šeit noliekam laidni. Nu, viņš, kā saka, mēģina būt pirmais. Mēģina būt pirmais. Tā. Kā šādā situācijā būtu labāk rīkoties? Nu, skaidrs, ka mēs viņam īsti negribam atdot mūsu laidni. Mūsu laidni mēs viņam atdot negribam. Sākumā kausim. Sākumā. Skatīsimies, kāda būs viņa. Nu jā, diezgan paredzama atbilde. Viņš tagad pārvietosim laidni šeit. Spiedīsim uz viņu zirdziņu. Spiedīsim uz viņu zirdziņu. Turklāt. Man jau ir, kā saka, gatavs nākamais plāns. Nākamā rīcība. Viņš man viņš man piesaka šahu. Actually, šo es negaidīju. Jā. Nu, mēs paliekam bez laidņa palielam. Pareizi šahu pieteikšanas brīdī rokādu taisīt nedrīkstēja. Nu, to es biju piemirsis. Piedodiet. Nu, te viņš droši vien kaus laidni. Nu, tā vismaz prasa loģika. Jā, viss notika tieši kā es paredzēju, tāpēc es viņam pieteikšu šahu. Es vēl neesmu padavies. Viņš pieliek priekšā laidni. Es dzenu prom viņu dāmu. Tinies, te tev nav ko darīt. Te. Damn. Kāds varētu būt risinājums šajā brīdī? Es pat zinu. Es pat ļoti labi zinu patreizējās situācijas risinājumu. Sliktākajā gadījumā es zaudēju vēl vienu bandinieku. Ai! Miskliks. Miskliks un praktiski zaudēts mačs. Miskliks un praktiski zaudēts mačs. Nu, viņš ņems... Nē, viņš neņems torni. Nē, viņš ņems torni. Nu, jā. Nu, tad ir praktiski zaudēts mačs. Bet taisīt rokādi. Es misklikoju. Nu, jā. Mēs esam praktiski zaudējuši šo spēli. Labi, mēs treidojam dāmam, bet viņam ir 2 torņi, viņš uztais tagad rokādi, un es to vairs nevaru darīt, un es tagad draudu. Varbūt man kaut kā brīnumaini izdodas sev izglābt, bet, nu, maza iespēja. Maza iespēja. Nu, es nebūšu kā mūsu iepriekšējais pretinieks, kurš padevās. Nebūšu tāds. Un patiesībā sakot, nesaprotu, kāpēc viņš padevās, jo tas bija ļoti līdzīgs mačs, viņam bija visas iespējas uzvarēt. Viņš neko nebija vēl nekāds baigais sūds sataisījis. Viņam bija visas iespējas uz to brīdi. Atšķirībā no manis šajā partijā. Patiesībā, es saprastu viņu, ja viņam būtu tam līdzīga situācija, kā pašlaik ar man, un tad viņš padotos. Jā, tad es viņu saprastu, jo, nu, man ir, teiksim tā, ja mans pretinieks neuztais kādu nopietnu miskliku, mispleju, sauciet to kā vēlaties, es esmu zaudējis.
Jā. Tāpēc es arī, nezinu, mēģināšu veidot kādu Miracle Play. Nezinu, vai tāds vārds vispār ir Miracle Play. Jā, protams. Kāpēc nevaru padoties kaut kā? Jo, es gribu padoties. Es redzu, ka man nav izredzi, bet es negribu vienkārši iziet laukā no spēles. Es zinu, kas tas sekos. Es sekos šitāds treids. Un es palieku bez vērtīga zirdziņa. Kas man vēl vairāk... Jā, viņš vēl bez laidņa, bet īstās, ka viņam tas laidnis sēž. Nevis, viņš nav. Uz viņam karalis turās uz baltās līnijas, un es tieši uz balto līniju tēmēju. Un bija tieši baltais laidnis. Saprotiet, dargie draugi, dargie skatītāji. Diemžēl. Diemžēl. Loši pēc vēl viena zaudējuma. Kas? Es vēl nepadodos. Es nekad nepadodos. Labi. Ja man būtu palicis, nezinu, karalis un 2 bandinieki, es diez vai turpinātu. Tad arī diskonektotu. Jo, tad man patiešām nekāda izredzi nebūtu. Šobrīd man vēl ir teorētiskas izredzes. Ja man izdodas uztaisīt... Misplace! Man vajadzēja taisīt šeit treidu. Tas man neko nedod. Šis treids man neko nedod. Pareiz. Nē. Tas treids man neko nedod. Man vajadzētu kaut kādā brīnumainā veidā aizvākt viņa zirdziņu no šeit. Jo tad es varu piesiet abus viņa torņus. Ar savu zirdziņu un treids zirdziņš pret torni man vēl varētu kaut kāds cerības dot. Tagad turpat ir laidnis. Bet... jā. Beidzot šo gājienu. Labi, treidosim, Treidu neaiziet, viņš to nokaus. Man ir jāmēģina, man, kā saka, es vairs nevaru sēdēt uz vietas. Jā, tas zināja, ka viņš šādi darīs. Jo, es kur piesiet, bet viņš ar savu zirdziņu nosit. Tāpēc man ir jāmēģina kaut kas savādāks. Jāmēģina tīrīt no viņa bandiniekus. Jo, viņa advantage. That was a misplay. Veids vinnē, lūdzu, man. Es negribu ilgi mocīties, tā kā tajā pirmajā mačā, kur ar tādu OP pārsvaru vienkārši nevar man vinnēt. Vienkārši bezmazliet mokās, lai man vinnētu, vai ņirgājās par mani. Veids saliet mani geist 1-1, 2, 2, 9, 8, 5, 9, 9, 9. Es atstāšu šo zirdziņu tur. Viņš droši vien treidos, jo šajā brīdī viņš to var atļauties. Viņam ir 2 torņu un zirdziņa advantage. Jā, viņš treido, jo šobrīd viņam tas ir izdevīgi. Es vairs, kā saka, neiesprings, jo man vairs nav sevišķu variantu. Man ir bloķēti bandinieki, vienīgais sort of brīvais bandinieks šis, jo jebkur citu. Viņš to nokauj, ja es būtu pagājis ar viņu uz priekšu, viņš to nokauj nākamajā gājienam. Līdz ar to viņš visdrīzākais tiks pie dāmas, un, jā, nākošā gājienam. Man pa lielam vairs nav gājienu. Es varu tikai ar vēl vienu gājienu bandinieku veikt, un pārējie ir ar karalu. Jo visi bandinieki man ir bloķēti, viņš tūlīt tiks dāmā. Mēģināšu bloķēt! Viņam tornis to, tuvāko pāris gājienu laikā būs šaks un mats. Es, kā saka, gribu pātrināt šo procesu. Jo, man nav izredzi ar 3 bandiniekiem pret šo visu. Viņš ir pie dāmas un... Nav šaks un mats? Nē, man ir viens gājiens. Man ir frikin viens gājiens. Man ir frikin vēl viens gājiens. Taču vinnē man, ko tu velc garumā? Es pat zaudēju. Ko, un ar šo vienu uzvaru un vienu zaudējumu mēs no jums atvadamies, dārgie skatītāji, un tiksimies atkal nākamreiz uz redzītī.